Trešdienas 27. janvāra rītā pulksteni 10:30 ārgaisa temperatūra bija -26 grādi pēc Celsija skalas. Meteorologi ziņo, ka Latvijā pārdzīvota šoziemu augstākā nakts. Vietām termometra stabiņš noslīdēja līdz -31 grādu atzīmei. Neraugoties uz salu, Valsts nodarbinātības aģentūras un Jēkabpils pilsētas pašvaldības organizētajā 100 latu stipendijātu nodarbinātības programmā strādājošajiem bija jāierodas darbā un jāveic darba vadītāju noteiktie uzdevumi. Mēs rīt visu brigāda uz pusēm būs. Līdz obedam un pēc tam otru līdz pusēm. Pat 3 stundas, kad būtu pat 4. Šodien jums nevajadzēja nākt? Mēs bijām visi. Kas jums teica, kurš jums ir darba vadītājs? Es nezinu, kā viņu uzvāt. Vārds? Uzā. Protams, sētnieka darba uzdevumi ir strateģiski svarīgi, kaut vai tikai tāpēc vien, lai gājējiem pa trotuāru būtu droši pārvietoties. Cits jautājums, cik strateģiski svarīgi pat laban šajās augstajās dienās ir izzāģēt krūmus ap dīķi blakus Ledus un Neretas ielai. Vidusdaugavas televīzijas filmēšanas grupa devās noskaidrot, kurš deva rīkojumu tik augstā laikā strādāt ārpus telpām, kad cilvēka saucietība ārā ļauj uzturēties neilgāk par 20 minūtēm. Darba organizators Arvīts Verliks skaidro, ka pat laban nesot citas iespējas, jo darbiniekus nav iespējams norīkot strādāt siltās telpās. Ja arī turpmākajās dienās saglabāsies augsts laiks, tā saucamie simtplatnieki strādās dienā 3 darba stundas un pārējo dienas daļu viņi būs brīvi. Nevaram taisīt kaut kādu pārtraukumu ik pēc 2 stundām. Kāpēc uzreiz skaidrot? Tāpēc, ka viņam dzīves vieta ir tālu un nav iespējams viņi aiziet un pēc tam nākt atpakaļ. Nav vietas, kur apsildīties, un tur nav vietas, kur apsildīties. Ja visi cilvēki ies darba veikalā, diez vai tur būs dota atļauja un tam līdzīgi. Jēkabpils pilsētas pašvaldības darba aizsardzības inženieris Pēteris Lazdāns skaidro, ka saskaņā ar ministru kabineta noteikumiem laikā, kad ārgaisa temperatūra ir no -18 līdz -30 grādiem, cilvēkiem laukā ļauts nepārtraukti strādāt 70 minūtes. Pēc tam ir jāsako 25 minūšu atpūtai vai laikam, kad cilvēks drīkst apsildīties. Darba grupas norāda to, cik ilgs laiks drīkst atrasties ārpus telpas un cik jāiet, teiksim, kaut kādā veidā jāapsildās. Jāatpūšās. Pie manis neviens no šiem strādājušiem nav griežušies, teiksim, ar kaut kādu jautājumu vai pretenziju, ka viņiem tiktu liekts apsildīties, sasildīties, atpūsties šajā laikā. Jā. Nedēļas pirmajās augstajās dienās neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķi snieguši palīdzību 30 cilvēkiem, kas cietuši no lielā augstuma, bet pirmdien saņemts vislielākais šāda veida izsaukumu skaits – 19. Savukārt otrdien, 28. janvārī, mediķi saņēmuši 11 izsaukumus pie cilvēkiem, kas guvuši apsaldējumus vai ķermeņa atzišanu, jeb hipotermiju. Mediķi skaidro, ka šādu izsaukumu skaitu palielinājas noturīgais augstais laiks, alkohola lietošana un arī cilvēku atrašanās neapkurinātās telpās.